svētrunas tēma būs kristiešu ģimenei jāatspoguļo Jēzus. Un pastorās svētruna būs par attiecībām ģimenē, par laulību un attiecībām draudzē, kā jābūt un kā Dievs to visu ir salicis kopā, lai mūs vienotu, stiprinātu un dotu savu mīlestību, izgaismot viņu dievišķo spēku caur līdzcilvēkiem, ģimenē un draudzē. Es teikšu tā, es strādāju sociālajā dienestā, un viens no maniem mīļākajiem pabalstiem, ko es varu izsniegt, ir laulības jubilejas. Un viņas parasti izsniedz tie, kas ir sasnieguši 50, 55, 60, 65, 70, 75. Man ir šogad gods nosvinēt 25 gadus, kad es esmu kopā laulībā. Un es ļoti cienu cilvēkus, kas dzīvo kopā. Es ļoti cienu cilvēkus, kas arī nāk uz draudzi, un arī no pasaules cilvēkiem, kas dzīvo ilgus gadus kopā. Un kā jūs domājat, kas ir tas, kas satur to cilvēku kopdzīvu kopā? Gan pasaules cilvēks, kā mēs raksturojam, gan draudzes. Kas tas varētu būt? Kā jūs domājat? Kas ir tas, kas stiprina būt kopā? Mīlestība, jā. Kas vēl? Cieņa, jā. Rūpes, jā. Uzticēšanās, draudzība, jā. Un kā man, piemēram, es teikšu godīgi, ir ļoti daudz piemēri, ka cilvēki ir kopā ilgus gadus laulībā, bet es tos cilvēkus cienu, es ar viņiem esmu runājusi, un viņiem ir šī te saikne, ka viņi, tas, ko mums māca Dievs, bet arī, kā teikt, tie cilvēki, kas dzīvo šī laulībā, viņiem arī savā starpā, kas mēs kļūstam, kad mēs esam laulībā, kad mēs esam salauzti, par ko mēs kļūstam? Par vienu miesu, vai ne? Kā Dievs mums ir mācījis, esat kā viena miesa. Vai tas ir viegli vai grūti? Tas mums katram pašam ir. Varbūt tās mēs vēl joprojām mācāmies, es arī vēl joprojām mācos. Mēs klūpam, mēs skrītam, mēs pieceļamies, mēs ejam uz priekšu, bet mēs esam blakus. Un es domāju, ka tas ir tas pats arī, kad ticībā uz Jēzu mums arī ir tieši tas pats. Mēs klūpam, mēs skrītam, bet Jēzus mūs palīdz piecelties, un mēs ejam kopā ar Jēzu. Un šīs atvērsim Bībeles, kuriem ir līdzi, un šīs svētrunas galvenais tēma, un ko es lasīšu, būs Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, no 22. līdz 33. Tas būs šīs te galvenā tēma, ko mēs aplūkosim un ko mēs varēsim saprast, ko Dievs mums šeit stāsta. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstu, ar mazgāšanas ūdeni caur vārdu. Sev, savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez straipa, bez krunkas vai citas tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienāk savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekas vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi.
Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sievai, lai jūt bijību pret savu vīru. Mūsdienās šis teksts varbūt tās nav tik populārs. Daudziem cilvēki šeit saskata apspiestību, citi vīri varbūt tās izlasot to pārprot un kas saka, ierobežo sievietes. Mēs ļoti labi zinām, kā tas mūsdienās notiek. Būsim godīgi, arī mūsdienās laulības dzīves uztver daudz savādāk, nekā Dievs to bija paredzējis. Un tāpēc arī ir, kad šeit Dievs mūs māca un stāsta par laulības dzīvi un salīdzinājumā to kā draudzi, lai mēs varbūt tās kaut ko nepārprastu vai nejustos, kā teikt, pievilti vai izmantot savām vajadzībām. Bet ir arī tālākais, ko Dievs šeit ir mācīts par sievām un vīriem, bet mēs varam lasīt arī tālāk par bērniem un vecākiem. Tātad Efeziešiem 6. nodaļā ir turpinājums ģimenes dzīvē. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti. Tas ir pirmais bauslis par apsolījumi, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audzināt un pamācāt tos būt paklausīgiem tam kungam. Šeit arī Pāvils raksta par bērniem un ģimenēm, kā ikdienā tas ir par to, kā mums bērniem jāklausa vecāki, un ko tas ir devis attiecībās ar Jēzu, jo visā pamīšus iet Dieva mīlestība ģimenes dzīvē, un arī tas parāda arī mūsu draudzes attiecībās. Šeit ir Kristus un draudze. Pāvils salīdzina attiecības starp vīru un sievu ar attiecībām starp Jēzu un draudzi. Tas parāda laulības augstāko vērtību svētajos rakstos. Daži ir atstājuši laulību kā otru labāko variantu un pauduši savu vienatnēji kā vislabākajam dzīvesveidam. Citi uzskata, ka laulība ir bezgrēcīga novecojusi. Viņi dod priekšroku tai sauktajai brīvajai, kas pieļauj vairākus partnerus vienlaikus vai vienu dzīves partneri uz ierobežotu laiku, bez saistībām un atbildības. Raksti to neatbalsta. Attiecības starp vīrieti un sievieti atbilst attiecībām starp Kristu un draudzi. Šeit mēs varam izlasīt, kā Kristus raksturvietas, ko Jēzus stāsta par Jēzu un draudzi. Tātad Kristus ir draudzes galva. Draudzē savukārt ir jāpakļaujas Kristum. Šeit ir rakstīts, ka kļūst par vienu miesu no radīšanas ziņojuma attiecās ne tikai uz laulībām, bet arī attiecībām starp Jēzu un draudzi. Jēzus meklē, un viņam vistiešākā saikne ir ar saviem sekotājiem un bērniem. Jēzus atdeva savu draudzi labākās rokās, mirdams pie krusta. Viņš izglāba savus sekotājus un šķīstīja tos. Jēzus paparo draudzi un rūpējas par to. Tādā veidā Pāvils novelk robežu no radīšanas līdz glābšanai un pilnībai. Jēzus radīja draudzi un izsauca to esamību. Viņš atpestīs savus sekotājus ar savu nāvi pie krusta. Viņš par tiem rūpējās un atveda mājās, lai tie būtu kopā ar viņu mūžīgi. Tas attiecās uz katru no mums. Jēzus mūs aicina pastāvēt
būt blakus, mūs vada, mūs uztur un mums māca dzīvot un dzīvi uztvert pozitīvi. Taču mūsu dzīvi raksturo arī vainas apziņa, neveiksmes, bailes, sabrukums, grūtības un nastas. Jēzus vēlas mums dot piedošanu, mieru, pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Viņš par mums rūpējas katru dienu. Viņš piešķir mūsu dzīvei jēgu un mērķi. Viņš uztur dzīvu mūsu cerību aiz kapa. Viņš meklē vistuvāko sadraudzību ar tevi un mani. Tagad salīdzinājumā ir precētais pāris. Salīdzinot attiecības starp Jēzu un viņu sekotājiem ar laulību starp diviem cilvēkiem, kļūst skaidrs svēto rakstu augstākā cieņa pret laulību. Patiesi laulība ir paradīzes dāvana, jo Dievs bija paredzējis laulību kā paradīzi. Laulību iedibināja Dievs, un tā nav cilvēka izdomājums. Tiek sagaidīts, ka šāda laulība piedāvās izaugsmi, būs miera, klusuma un piedošanas osta. Kad mēs, grēkojuši viens pret otru, laulībai būtu jābūt Dieva nākotnes valstības priekšnojautai. Laulība nevar aizstāt ar citu dzīvesveidu. Laulība nav novecojusi, bet joprojām ir ļoti aktuāla. Laulība nav tikai bioloģiska nepieciešamība, tā ir viena no labākajām Dieva dāvana cilvēcei. Lūk, kā laulība ir jāsaprot un jāizmanto kā Dieva dāvana mums sievām. Martīns Volsers savā dzejolī ir izklāstījis par laulības būtību kā salīdzinājumu, ka laulība ir kā divi ķirurgi, kas patstāvīgi operē viens otru vietā, kur tas sāp visvairāk. Protams, laulība var izskatīties šādi, bet tas būtībā ir atkarīgs traģiski no pilnīgi pretēji Dieva nodoma. Lai nepieļautu, ka mēs viens otru apgrūtinam dzīvi laulībā, Pāvils mums sniedz padomus, kas, ja to ievēro, nodrošināt saskaņu un laimi. Vispirms ir sievas kārta. Jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīram, kā kungam, jo vīrs ir sievas galva. To mēs izlasījām Efeziešiem 5. nodaļā, 22. pantā. Šeit mums ir tas, ko mēs nevēlamies dzirdēt, pakļautība. Iepriekšējos laikmetos tas izklausījās šausmīgi. Automātiski mēs domājam, ka šis teksts nozīmē, ka sievas ir kā vīru kājaslauķis, kad viņām ir tā kā noņemta identitāte un kad viņām ir jāpakļaujās vīru vēlmēm un idejām. Bet tas ir pārprasts. To Dievs nebija domājis. Bet ir arī vīrieši, kas šos pantus tā arī saprot un ierobežo savas sievas. Arī to Dievs tā nebija domājis. Tāpēc ir interesanti, ka ik viens, kurš apzināti seko līdzi laulāto pāru dzīvesveidam vecajā derībā, un vēl jo vairāk tas attiecas uz jauno derību, diez vai atradīs atbalstu šādai idejai. Radīšanas brīdī sieviete jau bija novietot līdzās vīrietim. Un daudzos stāstos pēc grēkā krišanas sievām ir nozīmīgs ieguldījums laulības ģimenē un sabiedrībā, kā arī var būt harmoniska savienība starp diviem cilvēkiem, ja patstāvīgi tiek uzspiesta lejupējošas attiecības, kur sievietes ir ierobežotas un vīri uzstāj uz savu.
Interesanti vērot, ka Pāvils salīdzinoši maz teikts par sievām. Vairākas atziņas ir dotas vīriem un ir norādīti iemesli. Piemēram, vīri 25. pantā nāk vīru kārta, un atšķirībā no sievām vīriem ir veltīti 3 panti, un vīriem ir 8 pamācības panti. Kas no vīriem tiek gaidīts? Pirmais, mīliet tā, kā mīlēja Jēzus. Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats par sevi tā labā ir ziedojies. Jēzus ir paraugs vīriešiem un sievietēm. Būdams visuma kungs, viņš kļuva par cilvēku un pakļāvās saviem vecākiem, saviem līdzcilvēkiem un valdniekiem. Jēzus neapstājās pie savām tiesībām. Viņš, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības. Un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Patiesais dižnums tiek parādīts nevis rīkojoties kā noteicējs, bet gan izvēlētos zemāko ceļu, kas tiek gaidīts no sievām un vīriem. Pāvils ar visu savu apustulisko autoritāti Jēzus dēļ uzskatīs sevi par draudzes kalpu. Bet šeit ietverts vēl vairāk. Vīri un sievas ir aicināti mīlēt, un vīriem tiek likts mīlēt tā, kā Jēzus mīlēja. Jēzus mīlestība bija nepārspējama. Jēzus mīlestība sasniedza pašaizliedzamības punktu. Saskaņā ar šo Bībeles konceptu vīra mīlestībai pret sievu ir jāiet tik tālu, kā viņam vajadzēja būt gatavam upurēt dzīvību savas sievas dēļ, ja tas ir nepieciešams. Nav runa par ierobežotu kundzību, par paša augstākā ranga personas spēlēšanos vai par sievas uzklausīšanu par labāku vergu. Mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus, kura mīlestība pret mums aizveda pie krusta. Tas ir izaicinājums. Par to arī ir stāsts. Tad laulība var būt laimīga un attiecības svētīgas. Sieva ciena savu vīru, vīrs mīl savu sievu ar visu savu uzticību. Tomēr viņu negodina, jo tikai kungs ir Dievs, viņš arī nekļūs par padoto, kurš dejo tikai pēc sievas stabulas, pēc kuras sievas tāpēc vairs nevar cienīt. Patiesai mīlestībai ir mugurkauls. Mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus, tas parāda redzamu mūsu ierobežojumus, kuram dzīves biedram nav pietrūcis mīlestības. Cik daudz ir ieņēmuši likumīgu pozīciju un mēģinājuši aizstāvēt savus uzskatus, kaitējot savam dzīves biedram. Ja mēs vēlamies laulību mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus, mums šīs Jēzus ir jāienes savās personīgajās dzīvēs un laulībām, un patstāvīgi jādzīvo kopā ar viņu. Tad mēs saņemsimies spēku nesautīgai mīlestībai. Vīriem jāmīl savas sievas kā sevi pašu. Tātad arī vīriem pienāks mīlēt savas sievas kā savu miesu, kas mīl sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens jau neienīst savu miesu, bet gan to baro un lolo. Ik viens mīl sievu kā sevi pašu.
Efeziešiem 5. nodaļā mēs lasījām 28. līdz 33. pantam. Pāvils saista bausli, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu ar laulību. Vīriem jāmīl savas sievas tikpat nesautīgi, kā mīl Jēzu. Kā vīrietis mīl sevi, tā viņam jāmīl sava sieva. Pāvils šeit atgādina par radīšanas stāstu, kur Dieva plāns vīram un sievietei. Vīrietis atstāja vecākus un dzīvo kopā ar sievu, abi kļūst par vienu miesu. Un viņš piebilst, parasti tie ienīst savu ķermeni, parasti tu neienīsti savu ķermeni, tev tas patīk. Tu to apģērbi, baro, rūpējies par to. Tu sniedz tam visu nepieciešamo un iespējamo. Bet ja vīrs un viņa sieva kļūst par vienu miesu, tad ir gluži dabiski, ka vīrs mīl savu sievu. Mīlot savu sievu, vīrietis galu galā mīl sevi. Tas pats, protams, attiecās otrādi. Ja vīrs mīl savu sievu tā, kā šeit aprakstīt, tad viņš viņu nodrošina visos iespējamos veidos. Viņš nodrošina viņai iztiku, vienkārši nesēž, nepaceļ ne pirkstu un negaidot, kad viņu apkalpos. Viņš labi izturas pret sievu, viņš padara viņas dzīvi gaišu, priecīgu. Sniedz gandarījumu ar mazām dāvaniņām, viņš rūpējas. Mājās piepilda prieks un laime, smiekli. Viņš seko kungam Jēzum, kurš ir vienmēr pirmajā vietā. Un to ievieš arī savā dzīvē. Šeit mācītājs Monders ir iedalījis laulības četrās kategorijās. Un šeit mēs varēsim saprast, cik šīs kategorijas atbilst mūsdienu vajadzībām. Un varbūt tās, kad mēs kaut kas pazīstams būs. Pirmā kategorija. Laulātie dzīvo viens otram, viens pret otru, nemitīgi cīnoties. Mīlestība kļūst augsta, laime ir sagrauta. Otrā kategorija. Laulātie dzīvo blakus. Tā ir augstas, ledainas laulības. Neviens nezina, ko otrs domā, kas viņu iekšēji satrauc un kas iepriecina. Šeit cilvēks jūtas vientuļš, neskatoties uz laulību. Ideāla šķiet trešā kategorija. Tur jūs dzīvojat kopā, jūs strādājat kopā, jūs pelnāt kopā, jums ir kopīgi bērni, bet tomēr šī laulība joprojām nav ideāla. Un ceturtā kategorija. Pieder visas laulības, kurās laulātie dzīvo viens otram. Domā par otru. Nevis tu, bet es. Bet mēs. Tas nozīmē, es tevi mīlu, es tev palīdzu. Es tev daru laimīgu, es iešu pa zemāko ceļu, es atteikšos, es piedošu, es aizmirsīšu. Trīs reizes šeit mēs redzam, cik laulībās ir svarīgas attiecības un dabiskās vēlmes vienam pret otru. Dievs mīlēja pasauli, ar savu mīlestību viņš atdeva dēlu tās pestīšanai. Pāvils par šo mīlestību saka, ka tā ir pacietīga un laipna. Tā nav greizsirdīga. Nemeklē sev labumu, neļaujas sevi izprovicēt un neiepriecina ar netaisnību. Šī mīlestība panes visu. Tic visam, cer uz visu. Un šī mīlestība nebeidzas.
1. korintiešiem 13:4-8. Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā vīrieši ir aicināti uz šo mīlestību 3 reizes. Vīri, mīliet savas sievas, 25. pants. Vīriem pienākas mīlēt savas sievas, 28. pants. Un ik viens mīl savu sievu, 33. pantā. Un šeit mūsdienās mēs redzam, ir dažādi veidi izpausmes laulībās. Un šeit ir tāds salīdzinājums mūsdienu izpratnē par laulību, ka viņš ir salīdzināts kā suns ar 2 ērcēm. Un tā nozīme ir tāda, ka ērcēm jau nemaz neinteresē, kā jūtas suns. Viņam vajag savu labumu un tātad izsūkt šīs te asinis. Un tātad bieži vien šīs laulības salīdzināt, ka viens no otra tikai ņem un nedod pretī. Un ka bieži vien šeit, ka cilvēki aprecoties ir izdomājuši otrs partneris, kāds viņam būs un cik viņam būs ideāls. Un viņš pats ir izdomājis, kā jābūt partnerim, un nodzīvojot ilgāku laiku kopā, viņš saprot, ka nav šis partneris tāds, kā viņš ir iedomājies. Un tad viņš prasa partnerim atmaksāt ar finansēm. Tad man tagad parādā 15 gadu kopdzīvus, jo tu neesi tāds, jo es tevi aprecēju skaistu un čaklu, izrādās tu esi neglīta un ka tu nemāki mājas darbus. Vai arī otrādi vīrieti uzskata, ka viņš bija bagāts un ienesīgs, ka viņš nesīs naudu, izrādās viņš ir slings un vispār nemāki strādāt. Un tad dzīvo blakus, bet ir ar savi nosacījumi. Mūsdienās mēs ļoti redzam daudz šos te laulības uztveri, kad citi aprecās, zinot jau, kad šķirsies, citi gūst labumu, lai nodrošinātu savu finansiālo stāvokli, bet Dievs tā nebija paredzējis. Dievs mūs māca. Mums izmisīgi vajadzīga dievišķā mīlestība, kas dod, nevis prasa, kas piedāvā izaugsmes potenciālu tā vietā, lai apkrautu otru ar citām vajadzībām. Efeziešiem 5. pantā, 22. nodaļā sievas tiek mudināts pakļauties vīram, arī 24. pantā jāpakļaujas vīram, godināt savu vīru 33. pantā. Tāpat kā sievām, arī vīriem ir 3 pavēles: vīri, mīliet savas sievas. Kad Bībele runā par sievu pakļaušanos, tas nenozīmē, ka viņas ir zemākas. Teksts liek domāt, ka sievas var brīvi pieņemt vienlīdzību ar vīru laulībā un ģimenēm, un metaforiski runājot, ļaut vīram vadīt, kamēr abiem ir vienādas balstiesības. Tekstā nekad nav teikts, lai vīrs pakļauj savu sievu. Šķiet, ka 33. pantā definē, ko nozīmē pakļaut, proti padarīt cieņu un godu. Jo vairāk mīl vīrs savu sievu, kā Kristus mīlēja draudzi, jo vieglāk sievai būs cienīt vīru. Un secinājums. Dievs vēlas, lai mūsu laulība būtu harmoniska un laimīga. Tā ir Efeziešiem 5. nodaļas galvenā doma. Dievs nevēlas nevienam no mums uzlikt smagu jūgu un padarīt mūsu dzīves rūgtas. Dievs vēl mums labāko. Mēs apzināmies, ka mūsu dabiskā tieksme ir ņemt, nevis dot. Dominēt, nevis atkāpties. Būt mīlētam, nevis mīlēt. Un tomēr mēs zinām, ka ar tādu attieksmi nekur netiksim. Lai Dieva svētība mūsu ģimenes, laulības un draudzes dzīvē. Āmen. Mīļais debes Tēvs, slava, gods un pateicība par Tavu bezgalīgo mīlestību, ko Tu mums sniedz. Mīļais debes Tēvs, pateicos par to, ka Tu mums māci mīlēt, ka Tu mums māci dot, nevis ņemt. Mīļais debes Tēvs, pateicos par Tavu dievišķo plānu, par laulību, ka Tu mūs stiprini, ka Tu mūs māci dzīvot saskaņā ģimenē un saskaņā ar Tevi un saskaņā ar draudzi.
Mīļais debes Tēvs, palīdzi mums to pareizi saprast, palīdzi mums to pareizi pielietot un pareizi mūs māci pareizi mīlēt vienam otru, sevi un tevi un draudzi. Mīļais debes Tēvs, slava Tev visās mīlestības izpausmēs, ko Tu mums dod. Un palīdzi mums to arī sniegt cilvēkiem, līdz cilvēkiem un apkārtējai pasaulē. Lai pasaules saskatītu to Tavu dievišķo plānu par Tavu mīlestību pret vīrieti un sievieti un par laulības būtību. Un palīdzi, lai cilvēki to saskata. Lai pasaule negrimtu tumsībā, bet lai redzētu Tavu gaismu. Lai bērni augtu ticībā, lai neskrietu pasaulē pakaļ. Lai mēs mīlētu viens otru, kā Tu esi mīlējis un kā Tu mīli mūs. Mīļais debes Tēvs, slava, gods un pateicība, lai Tava žēlstība Tev mums pāri, lai Tavs miers, cerība un ticība. To visu es lūdzos un pateicos Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.